Dabas koncertzāle ir mūzikas, videomākslas, zinātnes un dramaturģijas simbioze ar Latvijas dabu, kas kopā kļūst par izzinošu pasākumu katreiz kādā no Latvijas skaistākajiem dabas nostūriem. Tas ir pasākums, kas šogad jau 9. gadu, meklējot arvien jaunas izpausmes formas, lauž robežas starp zinātni un kultūru. Dabas koncertzāle ir vienmēr sekundāra vienība. Tajā nozīmē, ka mēs vienmēr pakļaujamies mūsu galvenajiem varonim. Un šajā reizē mūsu galvenais varonis ir ārkārtīgi sens, 400 miljonus gadus vecs. Tā ir bruņuzivs, un viss stāsts bruņuzivī nāk no Devona perioda, kurš patiešām ir ļoti, ļoti sens, 400 miljonus gadus atpakaļ. Šogad Dabas koncertzāle aicina uz Siguldas senieleju, kur izzinošos pārgājienos, pētnieciskajās darbnīcās un vakara koncertā apmeklētāji gūs iespēju iepazīt apkārtnes unikālās dabas vērtības. Viens laiks būs tagadne, kas ir Dabas koncertzāle, mēs kā mūziķi. Un otrs laiks būs Devona orķestrs, kur būs dažādi, es varētu teikt, jūras perioda, dažādi varoņi, akantodes, trilobīti, daivspurzīvis, tā tālāk. Pateicoties Andris Sējāna aranžējumam, izmantojot pēdējo 9 gadu tēmas, Dabas koncertzālē skanēs simfonija, kurā satiekas divi laiki. Ne jau velti, ka reklāmas jau faktiski nav nekādas. No kurienes rodas tie cilvēki tajā visā. Un tas tikai pierāda to, ka tās kārtības un tie likumi, kā mēs uzskatām, kādi ir vienīgie, nevienmēr viņi ir vienīgie.